Un tā ir vēl viena tā jautājuma uzdošanas mīnus daļa, kad nereti, ja mēs uzdodam jautājumus, vai tu šito izdarīji, vai sakārtoji somu, vai izmazgāji zobus, mēs bērnu apšaubam. Un atkal, ja mēs zinām, ka bērns somu nekārto, un mums tas ir jāpārbauda, mēs vienkārši ar bērnu vienāmies, ka laiku pa laikam es paskatīšos, vai tava soma ir sakārtota. Nevis visu laiku jautāt bērnam, vai tava soma ir sakārtota, jo atkal mēs noņemam bērnu šo atbildību, un viņš pats nebūs tāds autonoms ar savu iniciatīvu. Mēs ļaujam viņam to somu kārtot, ja viņš nepaņems līdzi grāmatu, nepaņems līdzi grāmatu. Skolnieks jau ir gan tajā vecumā, lai viņš zinātu, ka tā grāmata ir jāieliek viņam somā, un ja viņš viņu nepaņem, viņam viņa nebūs. Viņš pats piedzīvos tās sekas. Ir jāļauj bērnam piedzīvot sekas, bet tāpat laikā, šis jau ir tāds arī vecāka daļa, kad vecāks jau ir bijis pārāk daudz ar šīm norādēm, un tā iniciatīva ir tāda zemāka, un atbildība arī tāda zemāka.